No rītiem ceļos diezgan agri, no 5:30 līdz 6:00 kā kuru rītu. Parasti pirmais, ko es izdaru, ir izlaižu ārā suni un kaķi. Nedaudz atsvaidzinos dienas skaistākam sākumam, iztīrot zobus un sataisot matus. Izdzeru arī kādu glāzi ar ūdeni, un tad man ir īpaši svarīgs laiks no rīta. Tas ir laiks man pašai priekš sevis. Šis ir mūsu suņuks Čapijs, mūsu mājas mīlulītis, kurš arī no rīta prasa uzmanību, tādēļ noteikti viņš ir jāsamīļo. Pēc tam es lasu bībeli, kurš ir laiks man, tādēļ arī ceļos no rītiem agrāk pirms bērni un pārējā ģimene ceļās. Katru rītu sāku dienu ar vingrošanu. Parasti suņuks man ļoti palīdz un atbalsta. Pēc vingrošanas ieeju dušā, sariktējos atkal dienai, uzklāju kopjošos produktus, pēc tam dekoratīvo kosmētiku. Man ir diezgan izteikta akne uz sejas, tādēļ gribās viņu nedaudz nomaskēt. Un šajā laikā jau parasti arī ir mana ģimene piecēlusies un skraida pa māju riņķī un dara savus dienas darbiņus. Šis ir skolēnu brīvlaiks, tādēļ nav nekur no rītiem jāsteidzās un visi kopā lēni gari visu mēģinām apdarīt. Es no tām lietām, kas man ir svarīgas, nevēlos atteikties šajā laikā, tādēļ arī ceļos agrāk un sariktējos dienai, lai tad, kad bērni ir piecēlušies, es esmu gatava un varu pilnībā veltīt laiku viņiem un uzmanību, lai man vairs nav jādomā, kas ir man ar sevi jādara. Man patīk no rīta sapucēties, saģērbties, nevis visu dienu pavadīt pidžamā. Man patīk labāk uzvilkt kaut ko patīkamu un skaistu. Ik rītu mūsu ģimenei ir svarīgi darbiņi, kas ir jāizdara. Viens no tiem ir saklāt gultas, gan man, gan bērniem. Ja es to nedaru, tad arī bērni to nedara. Tas motivē darīt vairāk ikdienā, lai es būtu bērniem labs piemērs, kā vajag darīt, un mazāk, lai būtu tas piemērs, kā nevajag darīt viņiem. Nedaudz dzīvojamo istabu,
cik vien tas ir iespējams, jo ja visa ģimene esam ikdienā mājās, kā tas ir šajā brīdī skolēnu brīvlaikā, tad uz ļoti lielu kārtību varu necerēt, bet cenšos daru, ko varu, arī bērniem mācu, ka ir skaisti un forši, ka ir kārtība un tīrība, un nedaudz apskrien apkārt mājai un paskatos, kur ko vajag ātri novākt un sakārtot. Protams, jāuztais ir bērniem un sev brokastis veselīgs. Šorīt brokastīs mums ir čijā sēklu biezputra ar mandaļu pienu, un tad katrs noliek pa virsu, ko vien vēlās. Bija ļoti, ļoti gardi. Tad gājām ar bērniem pastaigāties gar ezeru, izbaudīt skaisto laiku, jo šī diena bija viena no pirmajām siltajām pavasara dienām. Bērni ļoti priecājās, var uzvilkt kaut ko plānāku, un bija ļoti skaista pastaiga.